Labdien, es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podcasts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļa sadarbībā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem iztirzājam dažādas aktuālas tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt soļus tuvāk savai veselībai. Rudens ir klāt, un tas ir ieradies gan ar lietu, tumsu, arī košām lapām, bet vispārēju drēgnumu, un arī ar sezonālajiem vīrusiem, tostarp gripu. Tāpēc šoreiz parunāsim tieši par to, proti gripas sezonu un vakcinēšanos. Lai uzzinātu visu svarīgāko, šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Veselības centra apvienības infektoloģi, hepatoloģi un Rīgas Stradiņu universitātes profesori Angeliku Krūmiņu. Labdien! Labdien! Ķersimies klāt tādam ievadu jautājumam. Rudens ir tikko iesācies, labi, jau pusē ir, un dzirdam arī par pirmajiem gripas gadījumiem. Kā jūs varbūt šobrīd novērojat to situāciju, kā ir tagad? Jo, cik es dzirdēju, ārsti prognozē, ka tāds pīķis varētu būt ap janvāri, tāds augstākais saslimšana, bet kā jūs šobrīd vērojat? Vai ir varbūt kaut kādas atšķirības jau no pagājušā gada, varbūt slimo jau ātrāk, varbūt jau ir vairāk to saslimušo, vai varbūt tas ierastais? Jā, visi dzīvē plūst un mainās, kā mēs sakam, un kā jau jūs minējāt, rudens ir uznācis ar savu gājienu, ar krāsainām lapām, ar drēgnumu, ar vēsumu, ar lietavām, ar pārmaiņām. Ja paskatās kopumā, tad kaut ko šodien prognozēt absolūti nav iespējams. Bet jūs jau pareizi pieminējāt, ka tas pīķis varētu domāt, ka būs tuvāk uz tā decembra beigas janvārs. Un tas principā ir gandrīz vai ierastais gripas ceļš. Ja jūs domājat, ka vai šodien teikt, ka būs kaut kas ārkārtīgi agresīvāks, briesmīgāks, draudīgāks, to jau neviens nevar apgalvot. Būtībā jau ir tā, ka cilvēkam jau ir jābūt gatavam, principā jebkam. Ja mēs tā vienkārši. Gripa ir viltniece. Es tā gribu vienkārši teikt. Daži varētu teikt, tur ir diezgan kaut kas ir prognozējams, kaut kas ir paredzams, bet dzīvē nevar visu līdz galam noprognozēt. Līdz ar to šie esošie jau reģistrētie gripas gadījumi, tie, kas ir pie mums Latvijā, nav nesuši šobrīd tādas, kā vienkārši teikt kaut kādas spekulācijas, vai par ko tad mēs būtu iztēlojušies, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi atšķirīgs no citu gadu gripām. Bet cilvēki joprojām, un tas mūs drusku arī, varbūt daļēji pārsteidz mediķus, ka vēl jau varam gatavoties, vēl jau nekas tā kā draudīgi nav, un varbūt vēl drusku atliekam vakcinēšanos. Tāpēc tas man tā kā vairāk mulsina, un ja mēs par tām veselīgajām sarunām, tad ikvienā no vizītēm, kad tiekamies ar pacientiem, tad es nemitīgi atkārtoju un aicinu vēlreiz un tagad vakcinēties pret gripu. Par to vakcinēšanos tuliņu jau izstrādāsim vairāk. Bet vienā no iepriekšējām epizodēm arī ar jūsu kolēģi mēs aprunājām par to, kā atpazīt gripu vai citas saslimšanas. Varbūt jūs varat atgādināt, tā teikt, kas ir tās pazīmes, tie simptomi, kam pievērst uzmanību, un kurš tas brīdis, kad jāzvan ir jau ārstam. Gripa jau izsenis, un ko es esmu jau vairāk kārt minējusi, un ko mēs ar kolēģiem esam pārnājuši, un arī gribam jums, mīļie klausītāji un skatītāji, vēstīt, tā nav vienkāršā parastā saaugstēšanās. Un kādreiz tu nevari saprast, kā tas ir, tikko bija iestas, un uzreiz otrā rītā ir milzīga temperatūra. Un gripa nāk ar lielu temperatūru. Tas ir ļoti raksturīgi, jā. Iesnas var būt arī cits vīrus, varbūt klāt pie gripas, un tad varbūt gan iesnas, gan šis te aizliktais deguns un sāpīgais kakls, un tad ir krekšķis klāt. Bet viena no tādām ļoti raksturīgajām gripas pazīmēm ir ārkārtīgi lielā temperatūra. Tā krata, un tad lauž tos kaulus un sāp visi muskuļi, un tā, ka cilvēks pilnīgi, tā kā ritīgi, kad deg ugunīs. Ja parastā saaugstēšanās, tādai lielai temperatūrai nav jābūt. Un, protams, ka šī izteiktā intoksikācija, vienkārši sakot, ķermeņa saindēšanās ar šo te gripas radīto, tā teikt, notikumu, vienkārši izsakoties, tas rada to salauztības nespēka sajūtu, galvas sāp, varbūt slikta duša, un starp citu, arī savs kleps var pievienoties, ja? Bet vēl klāt pie gripas nereti pievienojas arī vēdera izējas traucējumi, un ir cilvēki, kur sūdzās, ka
vai otrā, trešā diena vēl var arī pievienoties šķidra vēdera izēja. Un tad vispār kārtis sajūta. Mans aicinājums un to, ko mēs arī, un ko ģimenes ārsta aicina, lūdzu, tikko ir šīs pirmās pazīmes ar lielo temperatūru, ar salauztības sajūtu, ar nespēku un vēl jau vairāk, ja mājnieki jau ir slimojuši, tūlīt zvans ģimenes ārsta, ja? Un tūlīt ar kārtīgu ārstēšanu. Nu, šis jau ir tas brīdis, kad cilvēks ir saslims, pievēršoties tiem, kas varbūt vēl nav saslimuši un grib no tā izvairīties. Imunitāte mums patīk stiprināt ar vitamīniem, ar ķiplokiem un visu pārējo, bet tas labākais palīgs pret vismaz smagu saslimšanu gripas gadījumā ir tā vakcinācija. Es pieļauju, ka ir gan daudz cilvēku, kuri uzskata maldīgi, ka vienreiz esmu vakcinējies, tas slim tāpatās, tad kāda jēga man vakcinēties atkārtoti. Kā jūs skaidrotu šiem cilvēkiem, kas ir vīlušies, iespējams, varētu to tā nosaukt tajā vakcinācijā, vai varbūt kaut kāda iemesla dēļ, baidās vai šaubās par to, vai tas vajadzīs, kā es jūtu, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc to vajag? Jā, godīgi sakot, katru gadu skaidrojam mūsu mīļajiem pacientiem, mūsu mīļajiem klausītājiem, un arī tie, kas, piemēram, saka, nekad nav slimojuši ar gripu un nekad nav vakcinējušies. Un tas man rada uzreiz bažību, jo pret gripu vajag vakcinēties katru gadu, jo tā imunitāte, jeb šīs antivielas, kas izstrādājas pēc tam, kad tu esi saņēmis gripas šo devu, viņi jau strādā ne tik ilgstoši, kā gribētos. Cilvēks jau grib vienu apēst tableti vai vienu kārtīgu injekciju un būt visu laiku vesels pret visu. Tā kā veselīgi uztvert, bet nesanāks jau tā dzīvē. Līdz ar to jāatcerās vienmēr, un tā tas ir bijis laikos, ka gripas vakcīna strādā uz to vienu sezonu. Tikko nāk atkal jaunā gripas sezona, jau mēs esam gatavi saņemt jauno gripas vakcīnu, kas ir aktuāla tieši konkrētajai sezonai. Kāpēc cilvēki ir vīlušies un kāpēc veidojas šie mīti kāpēc var tomēr nevakcinēties, var izlaist tik pa 2 gadi, gan jau paies garām. Nē, bet tu cilvēkiem mēģini to skaidrot, un tu saproti, ka tā ir zudušas kaut kādas, varbūt, informācijas pa vidu, ir nekomunikācija bijusi, varbūt, starp viņu un, starp pacientu, es domāju, un starp ārstu, ja? Un nav saņēmis, varbūt, pilnībā informācija, cik jēgpilni ir būt vakcinētam pret gripu. Jo, ko dara vakcinācija? Viņi pasargās, protams, no šiem smagajiem slimības gadījumiem, no smagajām komplikācijām, no tā, lai mēs pasargātu arī citus, gan kolektīvā, gan mājās, gan sabiedrībā kopumā. Cik svarīgi ir būt katram, ikvienam vakcinēt pret gripu. Jāsaka, Covid pandēmija mums izdarīja tādu lētu pakalpojumu, kā saka saistībā ar to vakcināciju, dažādi mīti un aizspriedumi un viss pārējais saistībā ar dažādām konspirāciju teorijām, diemžēl, bet mēs esam tikuši pāri šai pandēmijai un vakcinēšanos gan tolaik, gan šobrīd, par gripu tieši arī runājot, aicinam to darīt. Kā jūs varbūt tās pavērtējat? Jūs redzat arī pārmaiņas tais pacientos, kas nāk, viņi uzticās vairāk, ir tā skepse varbūt mazinājusies, vai viņi joprojām ir gana liela, kā jūs teikt? Jā, paldies par jautājumu. Tas ir vienmēr diskusijas, kā teikt, vai par un ap. No vienas puses pacientu var arī saprast, kā viņš ir cerējis kaut ko sagaidīt milzīgu, tādu kā brīnumu zemē, apmēram no sērijas, ja? Man bija tāda vakcīna, tāda, un es tagad neko neslimošu. No otras puses, mēs zinām, ka vakcīna 100% nepasargā no slimības ienākšanas, kā teikt, ja? Un līdz ar to tad visu laiku ir šīs duālās sajūtas cilvēkam, ja pagājuši gadu man bija labi, tad es šogad vakcinēšos. Pagājuši gadu man nebija labi, nevakcinēšos. Un tas ir mīts, un šo mītu ir jālauž, jo tāpēc, ka cilvēks jau ir būtne, kas grib komunicēt, un kuram ir jāuztver pareizi informācija, kuram ir pareizi jāizstāsta gripas vakcīnas jēga kā tāda, ka tas ir profilakses pamata akmens. Jūs jau pieminējāt tur citroni, ķiploki un visi pārējie. Tā ir nespecifiskā profilakse un uz priekšu.
Bet ja mēs runājam par punktu numuru 1, tā ir specifiskā profilaks, tāpēc jau arī rekomendācijās, tātad sākot no maziem bērniem līdz pat sirmam vecumam, esam aicināti vakcinēties. Pievēršoties tiem, kas ir īpaši aicināti vakcinēties, skaidrs, ka visiem, jebkuram tas ir tāds rekomendējošs lieta, bet kas varbūt būtu tās cilvēku grupas, kurām pavisam noteikti vajadzētu, kuriem īpaši ieteicams iet vakcinēties pret gripu? Mēs skatāmies vienmēr neatrauti no pasaules, jo Latvijā nav tikai kartē viens punkts, un tagad mēs darīsim savādāk nekā citur. Jo mums jau arī ir jūtīgi cilvēki, mums arī ir slimojoši cilvēki, mums ir imunitātes nomākti cilvēki, jeb imūnsupresīvie. Un tie, kas ir imūnsupresīvie, tie, kas ir jūtīgās grupas, vai tie, kas saņem īpašos medikamentus, vai tās ir grūtniecības, vai tie ir mazie bērni, vai tie ir vecie cilvēki, kas ir vismaz 65 plus un vairāk, tie ir jūtīgajā grupā. Un nevelti cilvēkiem, kas jau ir virs 60 un ārzemēs, protams, tas vecums ir, tur arī gradējās dažādi, citiem ir tikai no 75 un kategorijās. Tas ir atkarīgs no valsts, kā tas iedalījums. Tie cilvēki, kas jau ir virs tā, mūsu iedomātā tā jaunības sliekšņā, viņi ir riska grupā, un viņiem noteikti vajag būt vakcinētiem, jo kas notiek, ja, piemēram, ir šī kroniskā slimība, vienalga, plaušu bojājums, sirds bojājums, vai, teiksim, ir ilgstoši pacients uzskaitē kādas citas slimības dēļ, gripas vīrus agresīvi, tā teikt, vienkārši izsakoties, uzmetoties virsū, viņš var radīt tik lielus sarežģījumus, ka pacients var, diemžēl, neizkļūt no slimības loga un aiziet bojā. Savukārt vakcīnas jēga ir pasargāt no šiem lielajiem, smagajiem sarežģījumiem un iespējams pat arī no izglābta pacienta no nāves. Un kā ar bērniem? Bērniem man šeit nerad arī maldīgi domāt, ka viņiem jau ir jauni, ļoti stiprāka imunitāte. Varbūt nemaz nevajag vakcinēt, kā ir ar viņiem. Jā, jo es runāju ar mūsu brīnišķīgajiem pediatriem, kas un arī ģimenes ārstiem, kuru praksēs ir bērni, ja? Un te vecāku domas ir dalīt, bet paldies Dievam, man ir tik brīnišķīgi, es teiktu tādi draugi apkārt un paziņas, kuri reāli tiešām vakcinē savus bērnus, jo bērni arī ir riska grupā, ja? Un ja mēs zinām, kad ir kategorijas, kur ir valsts apmaksātās vakcīnas, kāpēc to neizmantot? Un tie pārējie, kas mēs paliekam, kāpēc es teicu mēs? Bet tie, kas ir, tā kā nav īsti riska grupās, ne pēc vecuma, ne pēc slimībām, ja? Tiem arī ir jāvakcinējās. Normāli saņemt, tā teikt, šo vakcīnu ar jēgu tādu, ka ja kas un ir epidēmijas, un tomēr tās ir reģistrēts. Mēs nekad nezinām, kā gripas seja var pavērsties pret mums un kā izvērsties slimības gaita. Vai man tās būs 5 dienas, 7, 14, 20. Gripas vakcīnas jēga ir mani pasargāt un mūs citus pasargāt no maksimālajiem riskiem iekulties nepatikšanai. Nevajag paļauties uz to naivo cerību, kas man šeit mūs visus dažādās situācijās pavada, ka ar mani jau tas nenotiks. Un te es jums pilnīgi piekrītu, ja, jo vienmēr gribas domāt tā, man nekā slikta nebūs, bet viņam gan būs. Un izrādās, ka tas viņš vai viņa nāk veseli, kluso izvakcinējušies, un tas otrs, kas domāja, tam būs slikti, tas nevakcinēs un saslims. Ja? Tā kā šīs maldīgās situācijas un spekulācijas pašiem ar sevi, to nevajag. Kā es vienmēr saku, nevajag eksperimentēt ar savu veselību. Ir jādomā veselīgi. Pieminējāt to, ka tas, kas klusībā vakcinējies, viņš varbūt tās izslimo vieglāk vai neslimo vispār, tad varbūt tās te arī būtu tā atslēga neklusēt, ka tu vakcinējies, bet stāstīt tiem, kas varbūt šaubās un tādā veidā mudināt arī citus. Precīzi. Neatkarīgi, vai tu esi atnācis līdz ārsta kabinetam, vai tu esi draugu pulkā, paziņu vai darba biedru, stāsti, ka esi vakcinējies, un tas ir pilnīgi absolūti pieņemam. Musē, ja kaut kā grib vairāk kaut ko par sliktu, tam šitā slikti un šito, bet tad, kad ir jāpastāsta labas lietas, ka vakcinācija ir vajadzīga, svērtīga un ļoti izsvērta zāle, tās ir zāles,
tad par to kaut kā kolektīvos vairāk un mazāk, nav tā kā ar lielu burbuliet. Es ļoti priecājos un pateicīgi visām tām darba vietām un darba devējiem, kas nodrošina vakcīnas saņemšanu saviem darbiniekiem, domājot par to, ka viens darbinieks, viņš ir savakcinējis, neslimo, viņš atnāk, regulāri nāk arī uz darbu epidēmijas laikā, un viņš nenes zaudējumus nekādus. Viņam nevajag darba nespējas lapas ņemt, un viņš tomēr ir ekonomiski aktīvs cilvēks. Tāpēc tajā grupā, kas ir ekonomiski aktīvie cilvēki, vai tas ir 19, 20 un vairāk, un līdz pat tiem 60 un kā, noteikti jābūt ir vakcinētiem ar mūsdienās normālo pieejamo vakcīnu. Un tā nav drausmīgas izmaksas, kā mēs sakam, vai nepaceļami, ja? Grūtāk un daudz neefektīvāk un smagāk un finansiāli grūtāk ir tad, ja ir jāārstējās un vēl iedzīvojas komplikācijās, jeb sarežģījumos, un tas paņems 2 nedēļas, 3 un 4 un iespējams pat darba zaudējums kādam. Jā, tādā ziņā tā saslimšana būs dārgāka gan tādā finansiālā ziņā, gan veselības ziņā. Jā, pēc labāk vakcinēties. Un kad ir labākais laiks, lai vakcinētos arī tagad, kad jums strādā? Tagad, jā, jo ir oktobris, kad ir mūsu ieraksts, un nevajag arī baidīties, un daži domā, nē, jau kad epidēmija būs, tur decembra beigas, pieņemsim, vai janvāris, tad ir par vēlu. Nē, par vēlu ir tad, ja neko nedara savā labā, savas veselības labā. Tā kā jāvakcinējas ir šodien. Un es pieļauju, ka tur ir kaut kādas lietas, varbūt tomēr, kas jāņem vērā pēc vakcinācijas. Ir kaut kas, nezinu, no sporta varbūt jāturās, vai pirtī varbūt nevar, ja citreiz ir dzirdēts, ka kaut kādi tādi, bet es gribētu piebilst tādi maznozīmīgi ierobežojumi. Maznozīmīgi, precīzi jūs teicāt, jā, jo, tā kā ar galvu jādomā līdz, tu tā kā tikko iznācis no vakcinācijas kabineta, uzreiz ar lielu spēku nesīsies iekšā kaut kur sporta zālē, vai airēsies pa pludmali kaut kur, jā. To nevajag, jā. Bet principā šie mazie ierobežojumi, ko mēs arī izstāstam katram pacientam, jā, ka tiešām nekādas karsēšanās vai pirts vai sēdēt vannā tur stundām, nevajag pēc vakcīnas saņemšanas. Jo šīs te kopējās reakcijas, jeb sistēmiskās reakcijas var būt katram no mums, jā. Un ar tādu mazu tā kā drebelīti vai iekšēji tādu, dīvainu sajūtu, un tāpēc daži saka, labāk izvakcinējamies piekdien, piedošana, jo sestdien, svētdien pabūst mājās, un pirmdien dodas uz darbu pavisam droši. Citi saka, nē, vakcinēšos pirmdien, un tad varēšu atpūsties otrdien, trešdien, reakcijas pēc vakcīnas. Tās cilvēku domāšanas ir ļoti dažādas, ja? Bet tas galvenais motīvs ir, esi vakcinēts un esi pasargāts. Tādā ziņā vajag paturēt prātā, ka kaut kādas maznozīmīgas, vēlreiz uzsverot šo te vārdu, reakcijas var būt ķermenī, vienkārši pierodot, ka viņā šīs te antivielas, viņas jāpieņem, bet tam nevajadzētu būt iemeslam atturēt cilvēkus no vakcinācijas. Pilnībā nē, jā. Tāpēc, ka nevajag nāk, ka tu esi akūti saslims un tev ir kārtīgs klepus vai liela temperatūra, tad nevajag vakcinēties, tad ir jāatliek. Bet tikko tu esi izveseļojies, jūties stiprs un nebija vēl saņēmis gripas vakcīnu, marš uz kabinetu. Tagad pievēršoties nedaudz tādiem veselības paradumiem kopumā. Kā jūs esat varbūt novērojis savā praksē, cik atbildīgi cilvēki vispār ir pret savu veselību? Vai mēs kļūstam atbildīgāk, vai tomēr varbūt ir vēl vairumā gadījumu novērojam tā tendence, kur gaidīšu to pēdējo brīdi, kad sāp un nevar jau vairs izturēt, un tad man ir jāiet pie ārsta? Ļoti labs jautājums. Jā. Un es priecājos par visiem mūsu cilvēkiem, līdzcilvēkiem, un tie, kuri studē savus piederīgos uz kabinetu un saka, ej pie ārsta, meklē, skaties, prasi, jautā. Ļoti daudz tādi ir, un es par to priecājos, ka profilaktiski laicīgi jau nāk izskatīt to. Bet ir vēl viena daļa, kura velk līdz pēdējam. Un tad, kad atnāk kabinetā un ir šī saruna atvēlētajā laikā, tad saka, bet kā? Es saku, bet vai agrāk nebija kaut kāds domas parādīties vai pie ģimenes ārsta vai pie kāda no speciālistiem, pakonsultēties, uz kur pusiet? Ne.
cilvēku domāšana ir ļoti atšķirīga. Ja jūs man prasītu šodien, vai mums tā kā kurā virzienā vairāk tie, kas ir ļoti profilaktiski domājuši, vai tie, kas ir tā kā velk līdz pēdējiem, tad es nevaru pateikt, ka viss ir novilkuši. Nē, tomēr tie svaru kausi diezgan līdzīgi. Ir tie, kas ļoti rūpējas, un ir tie, kas mazāk rūpējās. Tādi, ka totāli vai pilnībā nerūpējas, īsti nav. Man nav gadījies ar tādiem sastapties. Kas varbūt ir tie iemesli, kāpēc novelk līdz pēdējiem? Nezinu, domā, ka gan jau pāries, vai varbūt ir kaut kāds finanses, kas attur? Ļoti dažādi. Ļoti dažādi, jo daļai pacientu ir nepamatotas varbūt bailes. Kādreiz teica, kad vīrieši retāk parādās kabinetā. Es nezinu, man liekas, ka tas tā nenovēroju, ja? Bet drusku tā, nezinu, uzmanības jeb modrības zaudēšana uz sevi. Un tikko tu to zaudēji, tu domā, nē, es vēl pagaidīšu, gan jau pāries. Nepāriet. Un tad ir kaut kāds, varbūt, kaut kāda pauze, un tad domā, varbūt aiziešu pēc Ziemassvētkiem, nē, pēc 1. janvāra, nē, aiziešu februārī, piemēram, ja? Un atliec. Un tad tu mēģini saprast, kāpēc tev atlikt savas veselības skatījumā, kāpēc tev to darīt, ja ir signāli, ja ir izmaiņas analīzēs, piemēram, ja, tad kāpēc tev atlikt? Un ļoti bieži es redzu, ka trūks sarunas, kaut vai tās ir dažas minūtes. Nāc kabinetā, prasi, jautā, palīdzēsim, uz kuru pusi aiziet. Tu prasi tiem, kas ir kaut kur jau vairāk bijuši, varbūt, bet šāda cilvēks mēdz ieslēgties sevi un nepamatoti. Kā lai palīdz? Ir jāmeklē dažādi risinājumi. Ja? Bet tas, ka nevar sniegt palīdzību, tā nav. Mēs varam sniegt. Mums ir tikai jāsadzird, un jums ir jādod mums signāli. Mēs palīdzam. Jā, starp citu, šeit, paturpināt par komunikāciju, cik ir tad liela nozīme tai ārsta un pacienta tai saskarsmē tām attiecībām tajā, lai pacients būtu vispār ieinteresēts atnākt pie tā ārsta. Un arī ieinteresēts dalīties un ļaut, lai viņam palīdz to veselību uzlabot. Šīs komunikācijas skolas, es pat tā varētu noteikti nosaukt, ir ļoti atšķirīgas. Ir cilvēku grupas, un neatkarīgi arī varbūt nedalīsim uzreiz pa vecumiem, ja? Ir dažādi sarežģīti apstākļi, kāpēc viņš negrib komunicēt, nevar. Vai kā citādi nespēja. Ja kamēr nonāk līdz risinājumam kādam, ka vajag izmeklēties uz to, paiet ilgs laiks, un tā ir daļa pacientu, ja? Un tas man skundina. Tad, kad atnāk kabinetā, vai tas ir pie ģimenes ārsta, vai tas ir pie kāda no speciālistiem, kādreiz tas laiks ir tik īsti iedalīts, kas man ir žēl, ka man pietrūks drusku tā laika. Es gribu vairāk informācijas, es gribu vairāk komunicēt, es gribu vairāk dot to atbalstu un palīdzību. Ja? Un tad nereti es saku, nākat vēlreiz, lūdzu atnākat, palīdzēsim, atbalstīsim. Ja? Jo šīs komunikācijas lietas, tas dialogs, kas veidojas starp pacientu un ārstējošu ārstu, tas ir jāuztver apusēji. Ja to darīs tikai viens un otrs nepakam negribēs, nekas nesanāks. Tam dialogam ir jābūt. Un tur kādreiz ir tās vājās vietas tajā dialogā. Mūsdienās, un šķiet šobrīd arvien vairāk arī tai komunikācijā par veselību ienāk 21. gadsimta iespējas. Internets un mākslīgais intelekts ir īpaši. Es esmu jau arī vienā no iepriekšējām epizodēm arī runājis par to, ka jābūt piesardzīgam ar to mākslīgo intelektu un sarunām par savu veselību. Un kā es gribu arī jums pajautāt, kā jūs skatāties uz to, ka šajā informācijas laikmetā, ka mums ir tās iespējas arī tādā veidā dabūt kaut kādas atbildes uz iespējams sarežģītākiem vai vieglākiem jautājumiem. Tas ir ārstiem palīdzoši, vai tomēr varbūt tas kaut kādā brīdī var arī kaitēt viņu darbam, tā apgrūtināt viņu darbu? Mūsdienu tehnoloģijas, ko mēs jau visur arī pieminām, viņas ir ar savu pozitīvo pusi, bet te ir robeža. Ir jāskatās, cik tik tālu šīs te pozitīvais atbalsts ir palīdzošs. Jeb kā instruments, kuru tu izmanto savā darbā. Ja ir kaut kādi pārspīlējumi kā dzīvē par daudz, un tu nespēji vairs to izvērtēt, un pacients, kas atnāk ar mākslīgā intelekta
printētu materiālu uz 13 lapusēm, piemēram, atnāk, un saka, te man ir viss, un tagad nesaprotu, ko ar to darīt. Un tad es saku, tas ir tas daudzums, kas ir daudz par daudz. Un paldies Dievam, ka izmantojot gan šos te mākslīgā intelekta rīkus, gan liekot kopā mūsu dabīgo intelektu, kā es vienmēr saku, mēs nonākam pie risinājuma, pie kopsaucēja. Bet ja tas notiks tikai vienos vārtos, es tikai skatītos uz mākslīgo, es neņemtu vērā ne prasmes, ne iepriekšējās zināšanas, ne vēsturi, ne visas citas nianses, un neskatītos, neklausītos pacientā, tad tas varētu būt katastrofāli. Ja? Līdz ar to tas būtu vērtējams, tāds arī vēlreiz, es saku, svaru kausos es likt iekšā. Nav tikai plusi un nav tikai mīnusi, tāpēc ir jāvērtē kopsakarībā. Un tas balanss kaut kā jāatrod precīzi. Bet tādā ziņā arī pacienti, jebkurš cilvēks, kuram ir kāds jautājums, var arī ieskatīties, un droši var nākt pie ārsta, bet nevajadzētu to uzņemt par tādu, to, ko iedod tas mākslīgais intelekts, nevajadzētu uzņemt par tādu, pieņemt par tādu vispārēju patiesību, un es iešu tikai šo ceļu. Labāk ar to atbildi vērsties pie ārsta un dabūt kaut kādu akceptu vai varbūt papildinājumu. Precīzi jūs norādījāt, un tāpēc gudrinieki ļoti daudz pacienti nāk ar šo te mākslīgā intelekta kopsavilkumu vai izvilkums, tur pa punktiem iet. Mēs ejam kopā cauri tam visam. Tad mēs pieņemam kopēju lēmumu. Tas nav vienkārši, kā brīžiem liekas, ka cik tālu tad tas ies, cik tālu, kur paliks tas cilvēciskais, kur būs tas vidus, jeb zelta ceļš, pa kuru tad mēs iesim. Un te ir tās nianses, un es nevaru par visām specialitātēm izteikties, jo visu cieņu mediķiem, tiešām visu cieņu modernajām tehnoloģijām, visu cieņu mūsu mīlošajiem pacientiem, kurus mēs mīlam un ļoti augsti vērtējam, bet te ir tā kopsadarbība. Lai dabūtu labāko rezultātu, tu nevari vienu nonicināt un tikai piekrist tam, šitas pilnīgi nepareizi, šito ignorējam, šito ārā, šito prom, tā nebūs. Tā ir jābūt ļoti sekmīgai, veiksmīgai sarunai. Vai tas ir kabinets, vai tā ir vienā reizē, vai tās ir 2, 3. Rezultātu var dabūt, tikai ir jāgrib. Tādā ziņā nevajag baidīties nākt pie ārsta, runāt ar viņu, tostarp arī dalīties ar to, ka es prasīju kaut ko mākslīgajā intelekta. Mēs esam nonākuši pie man beidzamā jautājuma, jau tik raiti. Domājot gan par gripas sezonu, gan vispārīgi tādu veselību, vispārējo cilvēku veselību, ja jums ir jānosauc viens veselības paradums, ko jūs gribētu, lai katrs jūsu pacients ievērotu šoruden, vai vispār kas tas būtu? Jūs man drusku ierūpējiet šobrīd. Labi, ar vairākas nosaukt. Viens veselības paradums. Ar 3. Nav. Ir daudz. Un tam visam ir jāstrādā kopā, kā es saku, Un gan kustība fiziskā, gan kustība domāšanā, tātad, kas iet kopā ar visu ķermeni. Gan zināt to, kā sevi pasargāt no infekciju draudiem, kā es kā infektologs. Tam visam ir jāiet ikdienā roku rokā. Mūsu mīļie skatītāji un mīļie klausītāji, es katram novēlu to veselīgo domu no rīta, to veselīgo domāšanu pēcpusdienu, to veselīgo domu dodoties pie miera. Vai tās ir brīvdienas, vai tās ir svētku dienas, vai tās ir darba dienas, tev ir jābūt pašam modram uz sevi. Un ja tu nezini, kā labāk, kā efektīvāk priekš sevis, prasi, jautā, lūdz padomu, lūdz palīdzību, lūdz atbalstu. Un tādā veidā mēs visi iesim kopā pa veselīgo ceļu. Bet viss ir kustībā. Principā jūs jau norezumējat visu sarunu, vēl tikai jāpiebilst, neaizmirstiet iet arī vakcinēties pat gribu. Es iekšu. Tieši tā. Labi, paldies jums, Angelika, par sarunu. Tiešām ļoti aizraujoši, nemaz nepamanīju, kā laiks pagāja. Ceru arī, ka skatītājiem bija interesanti. Paldies visiem, ka jūs skatījāties vai klausījāties. Šī un visas citas veselīgo sarunu epizodes atrodams portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify profilos. Tiekamies jau pēc pāris nedēļām, kad jau ar vēl kādu citu veselības centra apvienības speciālistu spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!